Nāc iekšā. Atvainojiet. Labrīt, doktor. Labrīt, pastāstiet man, kā ir sācies mācību gads? Labi, paldies. Patiesībā es vēlējos sarīkot šo tikšanos ar jums, lai runātu par vienu no maniem studentiem, Luku, kurš šķiet šā gada sākumā piedzīvo grūtu laiku. Viņš ir sācis uzvesties nedaudz introvertāk, bieži vien ļoti aktīvi nepiedalās klasē un cīnās ar saviem mājasdarbiem. Es gribētu ar jums saprast, kā mēs varam viņam tuvoties. Es saprotu situāciju un priecājos, ka esat pamanījuši šīs pazīmes. Sāksim ar vissvarīgāko, kā Luca uzvedas skolas dienā. Vai esat pamanījuši, ja viņam ir kādi klases biedri vai draugi, kuriem viņš uzticas? Jā, viņam ir pāris klases biedri, ar kuriem viņam ir izveidojušās labas attiecības, bet pēdējās nedēļās esmu viņus redzējis nedaudz tālāk. Viņš vienmēr ir bijis īpaši spilgts bērns skolā, bet pēdējā laikā es redzu viņu vairāk apjucis, un dažreiz viņš pat nepadodas saviem mājasdarbiem. Iespējams, ka viņš piedzīvo zināmas grūtības, un tas varētu viņu ietekmēt emocionāli, kas varētu atspoguļoties viņa uzvedībā skolā. Dažreiz bērni nespēj izteikt savas jūtas mutiski, bet viņi tos parāda ar savu attieksmi vai pat ar koncentrēšanās grūtībām. Tas varētu būt arī trauksmes vai emocionāla diskomforta fāze. Vai esat ievērojuši, ja Luca šķiet vairāk noguris nekā parasti? Nē, viņš nerunāja par nogurumu, bet pastāstīja, ka ir mainījis ēšanas paradumus. Dažkārt viņš šķiet mazliet nemotivēts, jo neredz iespēju veikt mājas darbus, un dažreiz viņš pat tos nedara. Es redzu. Varētu būt noderīgi sarunāties ar viņu, varbūt klusā vidē, kur viņš jūtas droši un netiek vērtēts. Mēs varētu arī domāt par stratēģijām, iesaistot viņa klases biedrus, tādējādi radot atbalstošu vidi. Tātad jūs domājat, ka tas varētu būt noderīgi, lai būtu grupu mirkļus, aktivitātes viņš var darīt ar saviem klases biedriem? Būt tas palīdzētu viņam justies mazāk pārslogot. Tieši tā. Mēs varētu sākt ar pāru vai grupu uzdevumiem, lai Luca varētu saņemt atbalstu no saviem draugiem. Tad mēs varētu viņu iedrošināt ar nelieliem panākumiem, tas var palīdzēt viņam atgūt motivāciju. Sāksim ar nelielām balvām, un ir svarīgi pamanīt viņa progresu, pat ja tas ir minimāls. Lieliski, tad es to izdarīšu. Paldies par jūsu padomu, es domāju, ka tas ir labs sākumpunkts. Esat laipni gaidīti. Mūsu mērķis ir palīdzēt viņam atgūt pašapziņu un justies atbalstītam gan skolā, gan ārpus tās. Ja viņam vajadzīga mērķtiecīgāka palīdzība, neuztraucieties, vienkārši informējiet mani, un mēs plānosim vēl vienu sanāksmi. Absolūti liels paldies par jūsu palīdzību. Es ceru, ka ar jūsu atbalstu Luca šajā mācību gadā gūs panākumus. Esmu pārliecināts, ka ar jūsu pūlēm un pareizo atbalstu Luca to darīs. Tiksimies drīz. Uz drīzu tikšanos, doktor, liels paldies. Esat laipni gaidīti, tas patiesi bija prieks. Tiksimies nākamreiz. Protams, turpināsim saņemt jaunāko informāciju. Esiet lietas kursā. Lai jums laba diena. Jūs arī. Jā. Atvainojiet. Labrīt, doktor. Labrīt, profesor, kā klājas? Ļoti labi, paldies, un kā jums iet? Labi, paldies. Prieks jūs atkal satikt. Tāpat, kā norit gads? Nu, viss notiek labi. Patiesībā es gribēju jūs informēt par Luku. Ja atceraties, mēs tikāmies gada sākumā. Es gribēju jūs informēt par viņa progresu dažu pēdējo mēnešu laikā. Man jāsaka, ka ir bijuši daži uzlabojumi. Viņš ir daudz vairāk iesaistīts klasē, bet joprojām ir brīži, kad viņš izstājas, jo īpaši, kad uzdevumi sāk kļūt sarežģītāki. Nu, labi. Priecājos dzirdēt, ka ir panākti uzlabojumi. Tas jau ir lieliski.
Un jā, ir normāli, ka pārmaiņas prasa laiku, pacietību. No tā, ko jūs man sakāt, šķiet, ka Luca ir sācis mazliet vairāk uzticēties skolas videi, bet jā, iespējams, ka viņa grūtības joprojām pastāv, jo īpaši tad, ja viņš izjūt lielāku spiedienu. Pastāstiet man, kā viņš reaģē uz grupu aktivitātēm. Vai esat pamanījuši, ja viņš jūtas ērtāk šādās situācijās? Jā, grupu aktivitātes darbojas ļoti labi. Luca ir daudz vairāk iesaistīti, strādājot ar saviem klases biedriem. Tomēr, kad runa ir par individuāliem uzdevumiem, piemēram, vingrinājumiem klasē, viņam joprojām ir tendence viegli zaudēt drosmi un dažkārt šķiet, ka viņš pat nevēlas mēģināt. Šķiet, ka viņš gūst panākumus, bet viņa grūtības joprojām pastāv. Tas varētu izrietēt no bailēm nebūt pietiekami labam, jo īpaši tad, ja viņam nav tūlītēji citu atbalstu. Tāpēc ir svarīgi turpināt strādāt pie pašapziņas un dot viņam iespējas gūt panākumus pat atsevišķu uzdevumu laikā. Vai esat kādreiz mēģinājuši sadalīt uzdevumus mazākos gabalos? Tas varētu palīdzēt viņam justies mazāk satriekts. Jā, esmu mēģinājis dot viņam vienkāršākus uzdevumus, bet Lukam dažkārt patiešām ir grūti saprast, ka vingrinājumu var sadalīt mazākās daļās. Kad es viņu redzu īpaši noraizējušos, es cenšos piedāvāt viņam savu palīdzību, atbalstu, bet dažreiz viņš nešķiet ļoti gatavs to pieņemt. Es saprotu, un viņa reakcija ir saprotama. Dažreiz bērni ar emocionālām grūtībām, piemēram, Luca, var justies neaizsargāti vai pat necienīgi palīdzēt. Šādos gadījumos varētu būt liederīgi atrast veidu, kā sniegt atbalstu kā resursu, nevis kā vājumu pazīmi. Mēs varētu mēģināt izmantot pakāpeniskas iesaistes metodi, kurā mēs mudinām viņu vispirms spērt nelielu soli un pēc tam lūgt palīdzību tikai tad, ja tā patiešām ir vajadzīga. Mums varētu būt arī mājas darbu sesijas, kurās Luca izvēlas vienu vingrinājumu pats, tāpēc viņš jūtas vairāk kontrolēt procesu. Jā, tā šķiet ļoti laba ideja. Patiesībā esmu pamanījis, ka Luca, ja viņam ir iespēja izvēlēties daļu no uzdevuma, piemēram, kur sākt, jūtas daudz motivētāks. Varbūt es varētu dot viņam vēl lielāku brīvību, izvēloties, kā tuvoties uzdevumiem, protams, neliekot viņam justies spiedienam vai spriestam. Tieši tā. Dodot viņam iespēju izdarīt izvēli par to, kā strādāt, varētu palīdzēt viņam justies kompetentākam un mazāk noraizējies. Vēl viena lieta, kas varētu būt noderīga, ir turpināt parādīt viņam, ka katrs mazais progress ir veiksmīgs, pat ja tas nav ideāls sniegums. Būsim pateicīgi par viņa pūlēm un informēsim viņu. Ir svarīgi, lai Luca justos redzēts ne tikai galīgo rezultātu dēļ, bet arī viņa centienu dēļ. Jā, esmu centies viņu slavēt par viņa nelielajiem sasniegumiem, un patiesībā tas ir darbojies. Šķiet, ka viņš ir vairāk gatavs sevi izaicināt, pat ja viņš to nedara ar pilnīgu pārliecību. Bet es domāju, ka galvenais ir tieši tas, lai turpinātu pārliecināt viņu par viņa progresu. Jā, tā ir pareizā pieeja. Tāpat varētu būt noderīgi ieviest pārtraukumus individuālā darba laikā, lai Luca varētu uzlādēt, nezaudējot fokusu. Laba ideja. Varbūt mēs varētu iekļaut dažus pārdomu mirkļus vai spēles starp uzdevumiem. Ideāls pārtraukumi varētu palīdzēt viņam pārvaldīt veiktspējas trauksmi labāk. Atcerēsimies, ka Luca joprojām ir pielāgošanās procesā, ir normāli, ka ir grūtību brīži. Vissvarīgākais ir tas, ka mēs turpinām strādāt kopā, lai palīdzētu viņam un veidotu emocionāli atbalstošu vidi. Mums viņam jāpiedāvā iespējas, kas vairo viņa pašapziņu.
Jā, tev taisnība. Es turpināšu uzraudzīt viņa progresu un palīdzēt viņam personalizētākā veidā. Paldies jums tik daudz kā vienmēr par jūsu ieteikumiem. Jūs esat ļoti laipni gaidīti, tas ir prieks. Ar jūsu pastāvīgo atbalstu un mūsu pakāpenisko pieeju esmu pārliecināts, ka Luca turpinās uzlaboties. Ja ir kādi citi jautājumi, šķēršļi, satiksimies vēlreiz un pārplānosim savu darbību. Pilnīgi noteikti. Vēlreiz pateicos par jūsu pieejamību un palīdzību. Nekādu problēmu. Uz drīzu tikšanos, profesor. Tiksimies drīz! Lūdzu, atvainojiet, labu rītu, doktor. Labrīt. Lūk, mēs esam, kā jums iet? Viss kārtībā. Labi, paldies. Un kā ar tevi? Viss ir labi, liels paldies. Un, protams, paldies, ka mani uzņēmāt. Jūs esat laipni gaidīti. Pastāsti man par Luku. Jā, pilnīgi noteikti. Tagad esam sasnieguši mācību gada beigas, un es domāju, ka kopā ar jums izdarīšu pārskatu par darbu, kas paveikts ar Luca. Mēs esam ļoti labi sadarbojušies, un ir notikušas dažas izmaiņas, taču joprojām ir jomas, kuras iespējams varētu uzlabot, proti jomas, kurās mums viņam ir jāsniedz vēl lielāks atbalsts. Es gribētu to apspriest ar jums. Tātad Luca ir guvusi panākumus, bet joprojām pastāv dažas grūtības. Kā viņa uzvedība ir bijusi pēdējā laikā? Man jāsaka, ka ir bijuši kāpumi un kritumi, bet kopumā esmu ļoti apmierināts ar kopīgi paveikto darbu. Viņš ir iemācījies tikt galā ar savām bažām un grūtībām, jo īpaši grupu aktivitātēs, kur tagad viņš ir daudz vairāk iesaistīts nekā gada sākumā. Viņa pašapziņa arī ir uzlabojusies, un viņš saprata, ka viņam nav jābūt perfektam, lai gūtu panākumus un pabeigtu darbības. Tomēr, kad runa ir par sarežģītākiem uzdevumiem vai individuālām darbībām, vingrinājumiem vai mājas darbiem, viņam ir jādara viens pats, dažreiz viņš joprojām šķiet iesaldēts, un viņš ļoti viegli zaudē uzticību sev. Pirmkārt, pozitīvi ir tas, ka Luca ir ieguvusi līdzdalību un uzticību grupu aktivitātēm, bet jā, ir saprotams, ka grūtības ar individuāliem uzdevumiem var saglabāties. Dažiem bērniem bailes no neveiksmes var būt ļoti spēcīgas, jo īpaši, ja viņiem agrāk ir bijušas grūtības. Šķiet, ka jūsu paveiktais darbs atmaksājas, tāpēc tagad ir svarīgi, lai Luca turpinātu strādāt pie tās savas daļas, kas liek viņam justies nespējīgam, jo īpaši, ja viņš ir viens pats. Jā, es domāju, ka tas ir tieši tas. Esmu pamanījis, ka tad, kad viņu ieskauj klases biedri, viņš var palikt mierīgs, labi strādāt un bez īpašām bailēm tuvoties man uzticētajiem uzdevumiem. Bet, kad viņam kaut kas jādara vienatnē, viņa trauksme tikai palielinās. Esmu mēģinājis viņam uzticēt uzdevumus, kas sadalīti mazākās daļās, kā mēs apspriedām pēdējos mēnešos, un es domāju, ka tas viņam ir daudz palīdzējis, taču joprojām ir brīži, kad bailes no sprieduma mēdz viņu bloķēt. Tā ir laba zīme, ka viņš ir atradis zināmu komfortu grupu darbā. Nākamais solis varētu būt palīdzēt viņam atpazīt viņa individuālos panākumus, pat mazos. Mēs varam turpināt strādāt pie metodēm, kas ļauj viņam redzēt, ka arī atsevišķus uzdevumus var mierīgi risināt. Mēģināšu iepazīstināt ar pārdomu brīžiem pat individuālā darba laikā, lai Luka varētu uz brīdi apstāties un reorganizēt savas domas. Arī es varu turpināt atbalstīt viņu, lai stiprinātu viņa pašcieņu. Jā, ļoti svarīgi ir pastāvīgi novērtēt viņa progresu pat mazos. Luca ir justies redzams, kas viņš ir, ne tikai par to, ko viņš var darīt perfekti. Nākamgad varētu būt noderīgi, ka Luca ir mentors starp saviem klases biedriem, kāds, ar kuru viņš var strādāt atsevišķu uzdevumu laikā, tāpēc viņš jūtas vairāk atbalstīts bez spiediena tikt tiesātam. Jā, man patiešām patīk šī ideja par mentoru. Es varētu viņam piešķirt vienu no viņa klases biedriem, draugu, ar kuru viņam ir labas attiecības, kas mudinātu viņu strādāt kopā, protams, neizdarot uz viņu nekādu spiedienu.
No savas puses es turpināšu strādāt kopā ar viņu, lai palielinātu viņa pašapziņu un ticību viņa spējām, jo es domāju, ka viņš neapzinās, cik spējīgs viņš ir. Tas ir lielisks plāns. Nākamais gads varētu būt iespēja palīdzēt viņam panākt turpmāku progresu, iespējams, ieviešot pašnovērtējumu pasākumus. Tādā veidā Luca varētu iemācīties atpazīt savas stiprās puses un spējas papildus jomām, kurās viņš uzskata, ka viņam ir nepieciešama palīdzība. Jā, pašnovērtējuma ieviešana varētu palīdzēt viņam attīstīt lielāku pašapziņu. Varbūt, ja viņš var redzēt savu progresu mēnešu laikā, savā ceļojumā viņš jutīs, ka viņam ir lielāka kontrole pār to, kā risināt grūtības. Tieši tā. Turklāt vienmēr būs svarīgi turpināt uzturēt labvēlīgu skolas vidi, kurā Luca jūtas droši un atbalstīti. Viņa trauksme samazināsies, jo viņš saprot, ka viņš nav viens un ka neveiksmes ir daļa no izaugsmes procesa. Protams, esmu ļoti apmierināts ar viņa panākto progresu. Šis ir bijis mazu soļu gads, bet es patiesi ticu, ka Luca patiešām ir sācis saprast, ka viņš ir spējīgs un tic sev, pat ja dažreiz viņam ir vajadzīgs neliels grūdienis. Lai nu kā, liels paldies par jūsu atbalstu visa šī gada garumā. Es uzskatu, ka mūsu kopīgais darbs ir bijis patiešām izcils. Man bija prieks sadarboties ar Luku un jums. Ir skaidrs, ka jūs abi esat paveikuši fantastisku darbu. Esmu pārliecināts, ka ar jūsu pastāvīgo atbalstu Luca turpinās gūt panākumus arī nākamgad. Ja radīsies jauni šķēršļi vai jautājumi, es vienmēr būšu šeit, lai jums palīdzētu. Pilnīgi noteikti informēšu jūs par viņa turpmākajām norisēm. Liels paldies par jūsu palīdzību, un ir lieliska vasara. Jūs esat laipni gaidīti, un ir lieliska vasara tuvu. Turpināsim sadarboties, lai nodrošinātu Lukas labklājību. Tiks galā. Tiksimies nākamgad, dakter. Tiksimies nākamgad. Rūpējieties!